Ir daudz veidu, kā varam iekārtot savu dzīvi un veidot attiecības. Vienam draudzība nozīmē vien nedaudzus randiņus starp ikmēneša ballītēm. Citam tas ir aizraujošs laiks ar dombiedriem un intīmām attiecībām tur nav vietas. Bet vēl kāds varbūt jau skolā ir sastaps cilvēku, ko nākotnē vēlētos saukt par vīru vai sievu. Varbūt kāds no tūlīt redzamajiem stāstiem šķitīs pazīstams arī tev. Izvēlēs, jo no tava attiecību modeļa būs atkarīga kontracepcija, kas tev jālieto. Nu jā, man iepriekšējās attiecības beidzās. Mēs drusku sastrīdējāmies, bet draudzējāmies 2 mēnešus. Šobrīd man jau ir jauna draudzene. Man viņa ļoti patīk. Man liekas, es viņai arī tā. Mēs tā cenšamies pa kreisi nekur nelaist. Par kontracepciju es domāju, ka viņa rūpējās. Es nezinu. Vai varbūt kaut kādas zāles lieto vai kaut ko tādu. Es domāju, ka tā ir sieviešu lieta rūpēties par kontracepciju, jo stāvoklī taču paliek sievietes, vai ne? Ja puiši acīs es redzu pavīdam draiskus pelniņus, ja? Un vienas attiecības ir ilgušas 3 nedēļas, var jau būt, ka nākošās attiecības arī būs gadiem, bet varbūt nākošās attiecības būs 4 nedēļas vai 3 mēnešus. Tādā situācijā es puišiem teiktu, puiši atcerieties, ka kontracepcija nav tikai tas stāsts par to, no kurienes rodās bērni, bet kontracepcija ir arī aizsargāšanās no nepazīstamā, no seksuāli transmisīvām infekcijām. Tādēļ puisim es ieteiktu noteikti lietot prezervatīvu. Un ja viņš domā, ka meitene lieto kontracepciju, viņam būtu par to jājautā. Jo bērnu radīšanā, lai kā tas liktos, ka tā ir meitenes kompetence, līdzatbildīgi ir abi divi. Tātad mēs kopā esam jau vairāk kā gadu. Mums ir stabilas attiecības jau, un mēs viens otram uzticamies. Vai ne? Pilnīgi noteikti. Mēs esam viens otram vienīgie. Jā. Un ceram arī, ka būsim vienīgie. Pareizi to? Pareizi. Mums liekas, ka mēs būtu tā kā izauguši jau no tā prezervatīva posma, pareizi. Yep. Un mēs tā kā gribētu pamēģināt kaut ko jaunu, bet īsti mēs nezinām, ko. Vēlme atteikties no prezervatīviem ir ļoti saprotama stabilās, ilglaicīgās attiecībās. Un pāris griežas pie ginekologa, ja arī meitene griežas pie ginekologa un vēlas kaut ko no hormonālās kontracepcijas. Šī saruna par ilglaicīgu, drošu, uzticamu kontracepcijas metodi bieži vien ir jautājumu un atbilžu vakars, jo izvēle ļoti plaša. Latvijā ir tieši tāpat kā Eiropā un pasaulē vairāk nekā 20 kombinētie hormonālās kontracepcijas līdzekļi, gan tablešu, gan riņķīšu, gan plākstera veidā. Jautā. Un arī jāsaka, ka recepti raksta ginekologs. Tu nevarēsi nopirkt hormonālo kontracepciju tāpat aptiekā uz draudzenes ieteikumu. Tā ir Anna. Viņai ir 17. Šobrīd viņai nav sava puiša. Attiecības viņa gribētu, bet ne jau par katru cenu un ne ar jebkuru. Pašlaik viņa vairāk laika velta draudzenēm, strādā par brīvprātīgo papardes ziedā, viņai patīk braukt ar riteni un darīt vēl 1000 citu lietu. Šad un tad viņa domā, kā dzīve mainīsies, kad viņa kādu satiks. Vai viņa tam ir gatava? Man liekas, ka saruna ginekologu dod risinājumu, jeb arī drošības sajūtu, jo tad, kad veidojas attiecības un kad ir ļoti trauksmaina sajūta sirdī, tad negribās domāt par to, kā es izsargāšos no grūtniecības, kā es izsargāšos no seksuāli transmisīvām saslimšanām. Un laicīga saruna ar ginekologu jau nemudina uz priekšlaicīgu seksu. Tas ir pamats, lai izsargātos, lai pasargātu sevi, savu veselību, un informācija vienmēr ir noderīga jebkurā situācijā. Tādēļ es aicinātu meitenes, ja viņas ir gatavas šai sarunai, griezties pie ginekologa laicīgi.